mākslas telpā krāsu var izteikt ne tikai izspiežot viņu no tūbiņas, bet krāsu var salikt no dažādām matērijām. Var būt cietas, mīkstas matērijas, var veidot, izkārtoties telpā, no plaknes pāriet 3 dimensijās, un rezultātā top krāsu valodā telpā. Un šī telpā skatītājam rada iztēli, kur mākslinieks kopā ar savu mākslas tēlu pastaigājās. Šī ir meitene, kur ir pierādījusi, ka spēj strādāt gan ļoti smalki, gan ļoti lielā apjomā. Tādēļ man ir liels prieks, ka viņa ir saņēmusi šo stipendiju un spējas attīstīt vairāk un vairāk savu talantu. Šo jaunu autoru arī var raksturot, ka viņa arī izpild arī vairāk nekā tādas studiju programmas, studiju uzdevumi. Pārliecinoši arī varētu teikt monumentāli risinājumi, ko viņa atrisina arī 3 dimensijās. Tādā ziņā tas ir telpa vai vide, bet arī ko var pateikt, ka arī strādā citā nozare, piemēram, grafikā. Principā viņi atrod tādu asprātīgs risinājumus, kuru varbūt pat nevar iedomāties, kā var atrisināt šo un vai citu tēmu, kuru viņi risināja tieši vienai no izstādēm.